Eurofutbol Cup turnīrā uzvar Norvēģijas komanda. RSU pārspēja Ķekavas Buldogus, sācies pirmās līgas čempionāts sievietēm. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu, un tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu florbolā, Latvijā un pasaulē. Pagājušajā nedēļā Slovākijas pilsētā Košicē norisinājās Eurofutbol Cup 2012. Rubens florbolistiem diemžēl neizdevās izcīnīt ceļazīmi uz nākamā gada čempionu kausu, taču ņemot vērā pašreizējo sastāvu un situāciju sieviešu florbolā, komandas sniegumu var raksturot kā labu. Pirmajā spēlē kocainieces piekāpās Slovākijas SK98 Pruske ar 3-7, pēc tam ar grūtībām pieveica Dānijas FC Outlaws 4-3, iekļūstot pusfinālā, kur tika piedzīvots smags zaudējums Norvēģijas Sveivai. Norvēģietis arī izcīnīja vietu Champions Cup 2013. Finālā ļoti smagā cīņā pieveicot Nauka Trevelstroj ar 4-3. Par to, ka Sveivai klājās grūti, liecina metienu attiecība pēc pirmā perioda, kurā Nauka nomētāja norvēģietis ar 18-1. Vēl 54. minūtē krievietis atradās vadībā ar 3-2, tomēr tad sekoja pamatīgi augsta duša Viktorijas Hansens izpildījumā, kura guva 2 vārtus un izrāva uzvaru ar 4-3. Sestdien notika arī viena spēle Latvijas čempionāts sieviešu virslīgā, kur RSU izcīnīja pārliecinošu uzvaru pār Ķekavas Buldogus ar rezultātu 9-2. Tiesa rīdziniecēm sākums nebija diezko patīkams, jo pirmajā minūtē rezultātu atklāja Bulduģu līdere Inga Ametere un pārtraukumā rezultāts bija 1-0 Ķekavas Buldogus labā. Taču turpinājumā RSU spēja realizēt savus vārtu gūšanas iespējas, gūstot 6 vārtus 2. periodā, savukārt 3. periodā gūstot vēl 3 vārtus, kamēr ķekavietēm vienīgos vārtus guva Līga Vansāne 3. trešdaļas sākumā panākot 6-2. Pēc spēles Līga Vansāne sacīja, ka esot ļoti priecīga par to, ka komandai ir izdevies uzvarēt pirmo periodu un apgalvoja, ka tas ir diezgan liels progress. Varbūt mazliet nenoticējām sev un saviem spēkiem, taču kopumā esam pierādījuši, ka varam vienlīdzīgi cīnīties. Vairs nav rezultāti 0-20, kādi bija pērn pret RSU, sacīja Vansāne. Svētdien ar 3 spēlēm sākās Latvijas čempionāts pirmajā līgā sievietēm. Pie uzvarām tika Floorball klubs Ādaži, Rīgas Lauvas un Liepū. Ādažnieces ar 19-2 sagrāva Krustpili, Lauvas sigā cīņā tika galā ar Irlovu Tukums 5-3, savukārt Liepājas universitātes spēles otrajā pusē pārlauza Kojotī, visā mačā triumfējot ar 12-4. Pagājušo sestdienā rezultatīvu piespēli izcēlās Latvijas leģionāra Diānis Sjomina, taču viņas pārstāvētā Burgdorfas Wizards piedzīvoja 5. zaudējumu pēc kārtas Šveices SML līgā ar 3-7, atzīstot čempionu vienības Piraņa Kūru pārākumu. Spēles sākums gan Burgdorfietēm bija cerīgs, kaut arī rezultātu atklāja laukuma saimnieces līdz pārtraukumam. Komandai izdevās gūt 2 vārtus un panākt 2-1. Otrā perioda sākumā Burgdorfietis panāca 3-1, taču līdz pamatlaika beigām izlaida pārsvaru. Līdz kārtējiem pārtraukumam Piraņa Kūru izlīdzināja rezultātus, savukārt mača pēdējās 20 minūtēs guva vēl 4 vārtus, panākot 3-7. Nākamo spēli Šveices SML līgā Diānis Sjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards aizvedīs 20. oktobrī, kad pretī stāsies arī viena no spēcīgākajām līgas komandām UHC Dietlikon. Toties savas spēles veiksmīgi aizveda mūsu Zviedrijas 2. divīzijas leģionāri Zane Klabere un Aneta Šeina. Zanes Klaberes pārstāvētā Krastadens IBK Oskaršām sestdien cīvā cīņā pārspēja Hofslats IK komandu 3-2, savukārt Aneta Šeinas Endre IF Angdam Oldīs ar 18-0 sagrāva Hemsa BK. Zane Klabere savā spēlē ar rezultatīvitātes punktiem neizcēlās,
Savukārt par Anitas Šeinas sniegumu informācija diemžēl nav pieejama, jo protokolā nav ievadīti vārtu guvēji. Vien zināms tas, ka visās 3/3 Endre IF Angdam Oldijs guva 6 vārtus. Nākamā spēle Krafstadens IBK Oskaršām aizvadīs piekdien viesos pret Savsjo IBK. Savukārt Anitei Šeinai būs diezgan interesants duelis pret savu kolēģi Kristīnu Branti, jo savā starpā sacentīsies Endre IF Angdam Oldijs un Endre IF Angdam A. Tā kā domājams, būs diezgan interesants latviešu duelis. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Vēl tikai atlicis ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Sestdien sieviešu virslīgā tiks aizvadītas 2 spēles. Ķekavas Bulldogs pie sevis uzņems Rubeni, bet pēc tam Rīgas Olimpiskajā centrā izkrustos RSU un FK Ķekava. Sieviešu pirmajā līgā noslēgsies pirmā kārta un sāksies jau otrās kārtas spēles. Sane Klābere un viņas pārstāvētā Krafstadens IBK Oskaršām tiksies ar Savsjo. Zviedrijas 2. divīzijā tāpat notiks arī latviešu duelis. Kā jau minējām, Anitas Šeinas Endre IF Angdam Oldijs tiksies ar Kristīnas Brantes un Laumas Višņevskas Endre IF Angdam A. Savukārt Dianai Sjominai stāv priekšā vēl viens smags eksāmens pret UHC Dietlikon. Paldies, ka klausījāties! Lai jums veiksmīga šī nedēļa! Visu labu!